Ikdienā ir viegli aizrauties un pavadīt pārāk daudz laika tiešsaistē. Tas var negatīvi ietekmēt vispārējo labsajūtu. Bet ja mums katru dienu ir jāizmanto savi tālruņi un datori, ko mēs varam darīt, lai saglabātu veselību digitālajā vidē? Lai sekmētu savu digitālo labbūtību, nosakiet un ievērojiet robežas. Kontrolējiet savu laiku tiešsaistē, viedierīcēs iestatiet konkrētu laiku darbam un atpūtai. Izvairieties pārbaudīt tālruni ēdienreizes laikā vai īsi pirms gulētiešanas. Esiet klātesoši, iesaistieties aktivitātēs, kas palīdz atslēgties no tehnoloģijām, piemēram, meditējot vai pavadot laiku dabā. Satieciet cilvēkus klātienē, veltiet laiku draugiem un ģimenei, veidojiet un saudzējiet jēgpilnas attiecības ar saviem tuvākajiem. Samaziniet liekas informācijas radīto troksni, atsakieties no nevajadzīgu e-pasta jaunumu abonēšanas, ieviesiet savā e-pastā kārtību un anulējiet tādu e-pasta ziņojumu abonēšanu, kas jums neinteresē. Izveidojiet no digitālajām ierīcēm brīvu zonu. Izveidojiet savā mājā vietu, kur digitālās ierīces nav atļautas, piemēram, guļamistabā vai ēdamzonā. Izslēdziet paziņojumus. Atslēdziet dažādu lietotņu un e-pasta paziņojumus, kas nav steidzami. Tas palīdzēs nenovērst uzmanību un veicinās produktivitāti. Sekojiet digitālajai higiēnai. Rūpējieties par viedierīču un privātās informācijas drošību, regulāri atjauninot programmatūru, izmantojot sarežģītas paroles un izvairoties no publiskiem Wi-Fi tīkliem. Vingrinājumi. Ik pēc 20 minūtēm novērsiet skatienu no ekrāna uz aptuveni 20 sekundēm un paskatieties uz tālu objektu.